Sestais labs rīts no Jogas salas. Atkal forši izgulējos, putni tā čīvina, tā dzied. Lieliski. Gribēju pateikt paldies visiem, kuri man raksta, zvana, interesējas par to, kā man šeit iet. Un kaut ko iesaka. Tas ir ļoti mīļi, ļoti patīkami. Un patīkami, ka arī uzraksta tādi cilvēki, kurus es sen esmu redzējusi, dzirdējusi. Un pat nepazīstami cilvēki. Tas ir ļoti patīkami, kā jūs neesat vienaldzīgi. Starp citu, bija vairāki jautājumi par kormorāniem, par tiem putniem, kas šeit mīt tagad uz salas. Tagad, starp citu, nesu vienu tukšu paku no pirotehnikas raketēm. 6 raketes ir izšautas. Ko es gribu pastāstīt par to? Jā, protams, ka tas nav tāds vienpusīgs jautājums. Es neesmu pret putniem, es neesmu pret dzīvniekiem. Man taisni otrādi ļoti patīk visi dzīvnieki un putni un rāpulīši un viss, bet es sapratu to, ka mums kaut kā jāsadzīvo. Un ja dzīvnieki, putni paliek bīstami mūsu ekosistēmai, mūsu saimniecībām, mūsu vietiņam, kur mēs dzīvojam, tad patiesībā, es uzskatu, ka ir jāierobežo, ir jānošķir vietiņas, kur mēs dzīvojam un kaut kā jāsadzīvo. Tad, kad uz salas dzīvo 4 kormorāni, es to praktiski nejūtu. Ko nozīmē es to nejūtu? Nekādas atšķirības, jā, tādi putni, citi putni. Protams, ka bija interesanti, bet nekas cits. Bet tagad šogad, kad es esmu bijusi šeit agrā pavasarī, es neliku tas bildes, jo patiesībā, kad es atbraucu, man bija tāds liels pārsteigums, ka visa piestātnes vieta bija balta krāsā. Pilnīgi viss balts. Un visa mūsu toalete bija balta. Zīme Jogas sala bija balta. Un ne tikai. Arī koki bija balti. Tad es sapratu, ka šeit ir palielinājusies kormorānu populācija, un tagad jau braucot vēlreiz bija skaidrs, ka šeit mīt ap 20 putniem. Tas jau ir daudz priekš šīs vietas. Sāku lasīt, pētīt par to visu, un sapratu, ka tā ir tiešām serga priekš Latvijas, priekš Eiropas arī. Tāda ziņa, ka šie putni reāli iznīcina salas, iznīcina vietas, jo viņu fekālijas atrodas daudz fosfors un daudz slāpeklis. Un skaisti, vai ne? Un tad neviens augsts tur nevar augt. Salas paliek par tūkstnešiem, baltiem tūkstnešiem. Un tas mani, protams, uztrauc. Es negribēju, lai šī sala arī paliek kā baltais tūkstnesis, kad stāvēs tikai koku stumbri, bez lapām, bez nekā. Un lasīju ļoti daudz internetā, konsultējos ar manu pazīstamu biologu Rasmu, padomāju, pārunāju un sapratu, ka ir jārīkojas, jo uzskata, ka daudzi jogi ir tādi, kas neko nedara, tā kā vēro, lai paliek. Es laikam neesmu tāds cilvēks. Esmu cilvēks tāds, kurš ja var, tad dara. Ja var kaut ko mainīt, un ja nevar neko mainīt, tad arī vairs neuztraucās. Ko darīt? Es nolēmu rīkoties, pamēģināt vismaz, un nopirku šīs pirotehnikas raketes. Zinu, ka arī Latvijā jau daudzas vietas izsniedz medību licences uz šīm putniem, bet es gribu pamēģināt ko citu, es negribu izšaut. Es gribu vienkārši pamēģināt kaut ko tādu vienkāršāku, prastāku un likt putniem saprast, ka šī nav tā vieta, kur būtu jāliksdo, kur jādzīvo. Vismaz tik daudz nē. Un es atbraucu jau ar pirotehniku. Un kāpēc es braucu droši ar tādām lietām? Tāpēc, ka, kad es biju agrā pavasarī, es jau redzēju, ka zem kokiem mētājās
olu čaumalās. Tas nozīmē, ka tajā laikā apmēram bija izšķilušies putni. Maziņie. Un palasot, pareikinot, sapratu, ka tagad ir tieši tas laiks, kad viņi jau izlido no ligzdām. Tas man likās ļoti piemērots laiks, lai varētu parādīt putniem, ka šeit nav mierīga vieta. Protams, ka šeit arī notika skaļi darbi. Mans brālis pļava zāli. Es darbojos arī ar zāģi, motoru zāģi. Viss bija skaļi, bet patiesībā putni ir pieraduši pie šīm skaņām un vairs nereaģē. Runājot par pirotehniku, es biju pārsteigta, ka putniem ir vienalga, ka es esmu izšausi vienu raketi. Vispār, laikam, uz šīs salas visvairāk baidas no pirotehnikas ir viena būtne, tā ir es. Man ir bail, man katru reizi, kad es to daru, man ir liels stress. Un kaut arī viss beidzas veiksmīgi, viena reize raketa negāja labi, bet, kopumā man nepatīk šīs pasākums. Bet putni, es esmu pārsteigta. Jā, tas ir viens šāviens, skaļš, tā kā salūta šāviens, bet putni pat neparsteidz dziedāt. Savas dziesmiņas, absolūti, it kā nekas nav noticis. Un tas mani pārsteidz, ka tā var. Tā kā putni ir pieraduši, ka šis troksnis nerāda nekādu bīstamību viņiem, acīm redzot. Un kormorāni arī. Es izmantoju pirotehniku tikai tad, kad redzu, ka tie ir atlidojuši. Ne jau tāpat šaudus katru vakaru. Vakardien, piemēram, pēc saulekta, skaista saulekta, bija atlidojuši daži kormorāni. Es izšauju vienu raketi, bet neviens kormorāns nav aizlidojis prom. Tas tikai nozīmē, ka tiešām varbūt viņam liksies, ka šeit nav mierīga vieta, ka būs troksnis un ka tomēr neligzdos. Jo katrs kormorāns pēc statistikas apēd 3 līdz 4 kg zivs dienā. Un ja mēs rēķinām, ka man šeit mīt 20 kormorāni, tad viena sezona, kura ilgs apmēram 8-9 mēneši, no lielā Ludzas ezera būs apēstas ap 20 tonām zivs. Es nezinu, vai tas ir ļoti daudz priekš šī ezera, bet man liekas, ka diezgan daudz. Un, ja viņam viss notiks veiksmīgi, tad nākošu gadu tie var būt nevis 20 kormorāni, bet ap 70. To gan es negribētu. Tas būtu jau salai navējoši. Ko? Es esmu atnākusi pie sava telts, pie sava glampinga, darbošus, kamēr nav lietus, un jums novēlu foršu rītu un foršu dienu. Ātā! Погода классная, даже немножечко вышло солнце. Только что сделала огненный ритуал на очищение, оздоровление, гармонизацию и благодарность. Чувствую себя прекрасно. У меня сегодня босоногий день. Гуляю по острову, очень классно, тепло. И вот накрыла ванну такой пленкой плотной. Посмотрю, как будет. О, как всяким муравьишкам тут понравилось, оказывается. И да, вот немножко погасло. Сейчас опять буду разводить костерчик, складывать и буду греть. Посмотрим, что получится сегодня. Если я нахожусь в ванне 20 минут и не мерзну, значит, все получилось отлично. Да, конечно же, пришлось практически целый день с 8 утра до 3 топить костерчик, разжигать и жечь, постоянно поддерживать температуру, чтобы нагреть ванну до мне приятной температуры. Сейчас, я думаю, примерно 45 градусов, довольно жарко.
Это еще не японская баня, но все-таки уже очень-очень тепло. И сейчас происходит именно то, о чем я мечтала. Птицы поют. Я на острове, в горячей ванне, пью чай и просто наслаждаюсь моментом. Это кайф. Да, в ванну я не решилась добавить растения пока что, потому что циркуляция воды все еще происходит, хотя костерчик уже практически не горит. Но в ванну я добавила мед вместе с эфирным маслом дикой лаванды. Это просто кайф. И буду мыться максимально натуральными средствами. Это мыло от Naturals и Insight шампунь для укрепления волос. То, что мне нравится, то, что продается, конечно же, у нас aptekaramkalan.lv. И это, если что, было не реклама. И я рада, что мне получилось сделать горячую ванну в один из дней Абьянги, да, когда будет промасливание. И это очень-очень кайфово. Идет дождик, ветер, а мне тепло. Кайф. Сегодня 6-й день на острове, и как же так я без электричества? И снимаю видео. Ну да, у меня, конечно же, был с собой пауэрбанк, который очень классно держит, но разрядился. Но у меня есть еще одна система, которую я сейчас опробую. Мой сын старший, Максим, дал мне с собой вот такую вот систему. Это аккумулятор от машины старой. И вот это, наверное, называется преобразователь тока, я так подозреваю. С 12 вольт на 220. Я надеюсь, что я все правильно подключила, как он меня учил. Плюсик — это красный провод, черный — это минус. И вот сейчас я буду пробовать заряжать пауэрбанк. Пойдет, не пойдет. Момент истины. Или я его сожгу. Осталось еще включить. Нет. Да, нет. Ура! Зарядка происходит.